Sveicināt, man sauc Edgars Kurņevskis, un mans uzdevums šodien ir stāstīt par sociālo mediju monitoringu. Ņemot vērā tas, ka jūs ļoti dažādi uzņēmumi, liela, maza, nevalstiskās organizācijas, privātpersonas, tad es centīšos stāstīt tā, lai katram no jums paliek kaut kāds savs atlikums, ko jūs varat izmantot tālāk, ikdienas darbā plānot tālākās lietas. Un prezentācija būs pieejama, ja semināra rīkotāji taisīs kaut kādu kopsavilkumu, kur būs prezentācijas pieejams, tad noteikti tur, bet noteikti arī www.kurņevskis.lv, tur būs arī publicējuši šo prezentāciju, un turpat arī sadaļa sociāla medija, kur ir no savas pieredzes mums stāstīs vairākas lietas, un tur varat lasīt arī papildus rakstus. Īsumā par mani, kas nu ir šis Kurņevskis jautājums? Lūdzu. Super. Lūk, tātad par mani esmu internetu komunikācijas eksperts, jau vairāk kā 8 gadus darbojos šajā laukā ar sabiedrisko attiecību, jomu arī neesmu svešs, un šobrīd esmu SEB bankas digitāla mārketinga vadītājs, pirms tam ziņu aģentūras LET, attīstības un IT nodaļas vadītājs un vēl visā citas saistītiem. Lūk, sākšu ar to, ko arī kolēģis pirms tam Edgars stāstījis. Mazliet ieskatēšu tomēr sociālo mediju dabu un saprast, kā viņi atšķirās no tās pārējā interneta satura, kas par notiek internetu un kas ir interneta saturs. Un šī cipara 99,1 balstās uz ASV izdarīt pētījumu salīdzinoši nesen, kas saka, ka tikai 1% no cilvēkiem, no internetu lietotājiem reāli rada saturu. Tātad, kas aktīvi piedalās blogo, raksta, Twitter, Facebook, tam līdzīgi. Neliela daļa, 9% savukārt pieslēdzās un kaut ko dara, un savukārt 90% tikai reāli šo visu patērē. Un, protams, ka sociāla mediju radīts saturs, tas nav tikai Twitterī, draugos un Facebookā atrodams, jo Google patīk lietotāju saturs, un viņi šo lietu indeksē, un viņi arī augstās vietās mēdz pacelt šādu saturu, un tādēļ tie cilvēki, kas nāk un skatās, lasa to visu, viņi nenāk pat uz sociālajiem medijiem, bet viņi nāk lasīt sociālo mediju saturu caur Google, tāpēc tas viņam vērā. Te ir piemērs no lietotāju radīt saturu, un tas ir no laikiem, kad bija ļoti aktīvs, bija Latvijas mobilais reportieris, bija un atsevišķi kadri no tā. Un jaņem vērā, ka vienmēr lietotāju radītājs saturs būs jums, kā šīs te zīmola vai organizācijas īpašniekiem, dalībniekiem būs interesants un saistošs un patīkams. Tādēļ, pirms ķeramies pie sociālo mediju monitoringa kopumā, jāsaprot, kāda ir jūsu mērķi, uzņēmuma mērķi. Un to arī kolēģis pēc tam teica, ka tas visā pakāpeniski aiziet, un šobrīd vienkārši arī akcentēt to, ka līdz ar mērķu izvēli jābūt arī pareiziem instrumentiem, ko jūs vēlaties izmantot, lai tālāk liktu sasniegt savus mērķus. Jo šeit piemērs to, ka ar āmuru skrūvi sienā nedabūs. Varbūt ļoti cenšās, tad varbūt var dabūt, bet tomēr, lādzīgi nebūs. Un kā dzīve rāda un kā pasaules praksa, Latvijas praksa rāda, līdz zaudējumiem un līdz ieguvumiem viens solis no sociālajiem medijiem. Tātad, ja izmantojat sociālos medijus, var smagi apdedzināties un var ļoti labi iegūt. Un par to liecina monitorings, un to mēs mazliet arī tālāk aplūkosim konkrētāks piemērs. Un vēlreiz uzsvars to, ka komunikācija sociālos medijos tā ir saruna starp cilvēkiem, un to neaizmirstiet. Un tādēļ arī, ja jūs veidosiet komunikāciju tikai kā uzņēmums pret sabiedrību, pret mērķu auditoriju, tad tas var neizdoties. Tam ir citi mērķi. Jūs uzņēmuma mājaslapa, korporatīvais blogs, reklāmas laukuma, tam līdzīgi. Sociāla medija tomēr ir cilvēks uz cilvēku, un tādēļ tur arī valda neformālā valoda, un tas arī traucē lielā mērā izvērtēt komunikāciju. Un ļoti īsti pāris vārdos par sociālajiem medijiem, kas tas tāds īsti ir manā izpratnē savukārt, jo tā ir dalīšanās, un internetu lietotāji dalās pilnīgi visu ar pieredzi, pozitīvi, negatīvi, komentāri, fotogrāfijas, video, ko mēs redzējām tikko slaidā. Ieplējas siers, izvāk savu mobilo tālruni, nobildēja, ietvītoja un aiziet. Un tas, ja pirms gadiem, tas nebija iespējams tik vienkārši. Man bija jāizdrukā jāuztais attēls, jāsūt tālāk uz kādu aģentūru vai uz kādu masu mēdīju jāsūt, viņa redaktors izvērtē, vai tiešām tas siers ir saplējis vai nav, vai tas fotomontāža, un tad varbūt publicē. Bet šobrīd, lai sasniegtu īsu auditoriju, tiešām liela, mums ļoti īsts laiks sprīdi vajag. Un mūsdienās tehnoloģijas un mobilitāte radījusi to, ka nepatīkamas ziņas, sapuvušas desiņas, iepuvušas salāti vai kaut kāda nelaimes gadījumi, tas viss tik ļoti ātri izplatās internetā, jo ir ceļš, ka sliktas ziņas ir labas ziņas. Un cilvēki ļoti kāri uz tādām lietām ir, un to pārpublicē savukārt lielāka masu mediju. Brīdī, kad bija šī sociālā kampaņa Latvijas mobilais reportieris,
daudz lietas tika publicētas sākumā TVNetā. Cilvēks iesūta, un šajā brīdī, ja jums ir iespēja ātri šo lietu pamanīt, tad jums ir iespēja izvairīties, sagatavot atbildi jau vakarā, jo vakarā šis materiāls parādījās degpunktā vai tautas balsī parādījās. Un tur jau šī auditorija no TVNet bija daudz lielāka. Un tādā veidā vienkāršas lietas, es domāju, ka liela daļa no tām, pateicoties tam, ka bija balvas, tika solīts, tas viss gādās priekšu, un liekas, daļa tur bija viltojuma un tam līdzīgi, bet tā esat cietēji jūs kā zīmola turētāji. Un tādēļ zīmoli, viens no pamatpunktiem ir tāds, ka zīmoli ir iesaistīti sociālo mediju sarunās. Ja jūs esat kaut cik zināmi, varbūt vēl nezinām, bet augat, par jums runās, jūs nevarat aizliegt tam cilvēkam runāt. Tāda ir šo sociālo mediju daba. Un jautājums, vai jūs tam slēdzaties klāt, vai ne, vai jūs to ignorējat, vai ne, jo vilciens aizies arī bez jums. Un monitorings sociālos medijos ir viss sākums no uzņēmuma un organizācijas puses, un pirmais solis ir šis monitorings analīzes, ka jūs saprotat, kas pār notiek, kāda ir šī sociāla mediju vide. Tālāk, jūs nosprostat arī mērķis, jūs vēlties, jūs jūtat, ka jā, man šī auditorija vide ir interesanta, es tālāk varu nosprost mērķis, tālāk izvērtēt auditoriju un tālāk reāli komunicēt un atkal no sākuma monitorēt šo te komunikāciju. Mēs runāsim par pirmo soli tikai par monitoringu. Ņemsim vērā tas, ko es sākotnēji teicu, ka katrs mēs esam unikāls un tādēļ nav vienotas tādas no plaukta paņemams metodas. Lūk, jums ir pilns komplekts, kā komunicēt sociālos medijos. Tā nebūs. Un tādēļ arī katram nāks pašam atrast tās lietas, kas viņus vairāk interesē, saista, kur viņš varētu būt interesants auditorijai un kur viņš varētu komunicēt. Un komunikācija sociālajos medijos notiek šādos līmeņos. Un pirmais, es vienkārši zinu, ka sociālajā medija eksistē, bet es viņus ignorēju. Kaut kādu iemeslu dēļ. Vai varbūt nav resursu to visu apkalpot, skatīties, pētīt. Vai arī es skaidri zinu, ka tur auditorijas man nav. Nākamais solis ir monitorings. Vienkārši klausos. Tālāk jau klausos un atbildu, kad ir noteikti kaut kādas jau sastarpējuma interakcija. Tālāk runāju, klausos atbildi, jau tiešām veido arī pats saturs, runāju, komunicēju ar auditoriju, radu unikālu saturu, kas cilvēkiem patīk. Un tālāk jau pats pēdējais arī līdzās visam pārim arī rīkojos, jo ļoti būtiski tas nevis tikai runāt un teikt, jā, paldies par ieteikumu, bet reāli arī rīkoties. Un tas ir pats būtiskākais, ko cilvēks sagaida. Ja jūs ilgstoši darīsiet, tik vien kā runāsiet un nebūs rezultāti, cilvēki pateiks, šis cilvēks skaisti runā, bet neko nedara. Ticība, protams, kritīsies daudz mazāk. Lūk, un saistībā ar monitoringu jāņem vērā tas, ka mēs nevaram monitorēt pilnīgi visu. Tas nav ne vajadzīgs, ne fiziski iespējams. Tāpēc ir jāsaprot, ka monitorings ir kāds liels vai mazs, viņš nekad nebūs 100%. Ja vien par jums nerunā tikai jūs paši nerunājat par šo te kaut kādu tēmu, ja, tad jūs varat monitorēt vienīgais pats sevi. Tīlīdz izslēdās lielāka auditorija, tā uzreiz ir problemātiski šo visu auditoriju aptvert un to visu saķert. Tādēļ ļoti būtiski saprast ir, kas ir jūsu auditorija. Sevišķi, vai šī auditorija sociālos medijos. Varbūt jums nav vērts, varbūt jums pietiek rakstīt tikai uzņēmumu blogu rakstīt un šādā veidā aizpildīt, radīt jaunu saturu, ar ko piesaistīt ar Google vai citiem līdzekļiem piesaistīt apmeklētājus un cilvēkus jūsu auditoriju. Ja sociālos medijos ir jūsu auditorija, piemēram, Twitterī vai draugos, tad tas vērts savukārt tālāk dziļāk pētīt, vai kas tieši viņus interesē. Un vēlreiz, vai viņi ir atbilst, viņi maksāt spējīgi ir, vai tiešām viņi ir tā auditorija, kas reāli palīdzēs sasniegt jums biznesa mērķus. Savukārt, ja sociāla medija līdz šim nav monitorēta un pētīta, tad iespējams, ka jums tur ir slēpās kāda auditorija, paslēpusies kāda jauna tirgus niša, ko varat atņemt vai no kādam konkurentam, vai izveidot pilnīgi no jauna kaut kādu produktu piedāvāt tieši šai te jauniešu grupai vai kādai citai auditorijai. Protams, ar ko sākt šajā sociāla mediju monitoringā, un esmu izlīdz 6 sociāla mediju monitoringa mērķus, kas palīdz saprast vai atbildēt uz jautājumu, vai man ir vajadzīgs, kas man ir vajadzīgs no sociāla mediju monitoringa, ko no tā viss izspiest ārā. Un pirmais ir komunikācijas novērtēšana. Ikdienas komunikācija, zīmola monitorings, konkrēts, varbūt arī konkurentu analīzes, tā skaitā kampaņu publicitāti, esam palieguši kādu jaunu kampaņu, tā skaitā arī Twitterī cenšamies cilvēkus mudināt, lai viņi iesaistās sarunā, lai viņus informētu tālāk, lai viņi retītošu informāciju. Un ļoti būtiski pievērst uzmanību tiem sociālo mediju
lietotājiem, kuriem ir daudz sekotāju, kuri viedokļu līderi, tā teikt. Jo ir ļoti būtiski trāpīt uz īstajām notīm, lai tā skaņa būtu daudz plašāka. Ja pirms daudziem gadiem sieviešu žurnāli teica, sāka rakstus par kaut kādām tēmām, kā ziņo Tautas balss, un to domās bija Delfī komentārus, ja? Tad šobrīd jau ir tā, ka Twitterī runā, ka, un tātad lēnāk garā sociālā medija Twitters kļūst tāda Tautas balss, un vēl vairāk daudz slavenības, kas publicē Twitterī, kur viņas kaut kur nomaldījušās mežā vai kaut ko citus, tikpat interesanti izdarījušas. Tās tiek apkopotas un publicē privātajā dzīvē, vai dienu publicē, vai citu mēdī publicē, jo drukātā presē kaut kāds interesants tvīts apkopo un publicē. Tādā veidā arī lietotājs, kuram būtu maz lietotājs skaits, sekotājs skaits ir, vai arī populārāk cilvēki tādā, ja viņi kaut ko slikti pasaka par jūs, vai tieši otrādi labi pasaka par jūsu zīmolu, uzņēmumu, organizāciju, tad atkal tā ir atkal iespēja vai arī zaudējums. Te neliels piemērs ar Rāmkalniem, viņi diezgan ātri noreaģēja, un Twitterī savukārt, ja nemaldos, Pļaviņš savukārt pārpublicēja šo bildi, ka Rāmkalni piešķīruši ir 100 kg gardā saldējumu, un 3 minūšu laikā 212 skatījumi bija šim attēlam. Tātad tā bija iespēja, ka ātri noreaģēt, un arī, protams, ka pateicība, kā minimums izdarīja volejbols, arī nopūcēja savā Twitter kontā šādu informāciju, tātad publikāciju. Te ir pavisam nesen Lestera granulu kampaņa. Cik no jums tādu kampaņu redzējuši? Pats ir rokas lūdzu. Nu, jā, ir. Paši. Nu, redz, un te ir neliels saraksts, kur Laura Lasmana Reinim arī ieteica, varbūt Volvo Trucks LV var palīdzēt ar šo granulu piegādu, un ļoti īsā laikā arī Volvo pateica, jā, mēs varam, un viņi to izmanto kā lielisku biznesa iespēju, tātad piegādāt šīs granulas. Un tādā veidā, ar vienu, ka mēs atskatāmies, kā šī informācija izplatījās gan tad tālāk, gan arī atskatās cilvēku uz šim granulu kampaņu, viņi piemin šo Volvo Trucks un pasaka arī paldies, un tātad ļoti labas biznesa iespēja, ko viņi izmantoja, ātri noreaģēja, un pat redzam, ka tas bija ļoti īsi, pēc tam, kad ieraudzīju šo atbildi, arī pamanīja, ka tāda 11 retvīti jau bija ļoti īsā laikā, un es domāju, ka tas skaits noteikti aug dienas laikā. Brīvdabas muzejs atkal jautājums, cik šo tvītu redzējuši cilvēki? Nu, mazliet vairāk, ja? Tātad, vēl tehniskā piezīme ir tāda, ka gan šis tvīts, gan arī kaut kāds pārējie piemēri detalizētāk būs lasām prezentācijas, pēc visu nelasīšu, bet šis, protams, ir vienkārši ļoti atšķirīgs no visiem pārējiem. Tātad arī Brīvdabas muzejs ļoti labā laikā ātri noreaģēja uz to, ka viņi tiek pieminēti Twitterī un ļoti labi arī atbildēja. Tātad tiem varbūt, kas neredz vai tālāk sež, tātad ir, labrīt, šodien uz Brīvdabas muzeju, tur ar klasi kaut kāds SU, tad uz centru raksta Armands Zariņš. Un Brīvdabas muzejs atbild, labrīt, gribētu zināt, kāds SU tieši notiek pie mums. Nu, lūk, un ar to viss nebeidzās. Protams, ka cilvēki vienkārši uzsprāga par to, cik labi Brīvdabas muzejs ir spējis atbildēt. Un te ir divas lielas ziņas Brīvdabas muzejam. Es uzzināju, ka Brīvdabas muzejs ir Twitterī, liels reklāma viņiem, kas neko nemaksāja pa lielam. Ja? Tātad, un otra iespēja savukārt tā, ka viņi nokļuva prezentācijās, vēsturē un visur citur ar to, ka viņi tik labi spēja noreaģēt. Un gāja dienas, bet šī komunikācija turpinājās. Cilvēki gribēja zināt, kas notika tur, kas viņam tas bija par sūtu, ar ko klase brauc, kas notikās. Un kā viņš izstāsta, un kas viņš tāds ir. Un tad arī te Brīvdabas muzeja pārstāvi satikās un raksts satikās arī abi tvītotāji. Paldies, Makis, tātad Twitter šis lietotājs, kurš mums visiem pēdējās dienās sagādāja daudz jautru brīžu un uzdāvināja gada ies biļeti uz Brīvdabas muzeju. Ar obligātu reģistru katru reizi neļa atrādīties, jā. Bet te tikai viens no Seven Guru savukārt rakstiem, kurš arī pieminēja, ka Brīvdabas muzeja tvīts apceļo sociālās tīklus. Tas bija tiešām tāds sociālais sprādziens un vēl viens labs piemērs, kā var komunicēt, kā izmantot biznesa iespēju. Vēl viena biznesa iespēja no pagājušā gada vasaras, kur Mārs Radiņš, Twitter lietotājs, viens no top Latvijas Twitter lietotājiem, uzrakstīja savā Twitter ierakstā, ka viņš citēja Maksimas reklāmu, ka Maksim nemāka cept kūkas, māka cept šārkļiku. Sapratu, ok. Tas bija tātad nelikt pirms jāņem. Un Maksim atbildēja viņam ar kūku, viņam atsūtīja kūku, atsūtīja par to.
saņēma paciņu, raksta Mārs un ielika bildi, un jau nākamajās minūtēs vienkārši atkal bija tāds patīkams, maksimāli patīkam Twitter ierakstu gūzmu, kurā cilvēki ir pateicis, ka online diskusija pārties offline labs gājiens, tur, Maksim, tas ir jauki un tam līdzīgi. Tas ir tikai pirmās stundas laikā, tur bija ļoti daudz dažādas atbildes, un vēlreiz tā ir iespēja mazliet savādāk izcelties, bet vienlaikus, ja ko līdzīgi izdarīja Rimī savukārt sociālo mediju dienā, aizsūtīja dažiem saviem sekotājiem kūkus, aizsūtīja, protams, tur šīs apgrieznes nebija tik liels, sekotājs, kas nebija tik liels, nesniedz auditorija tik plaša, un tas nebija tāds, ka wow. Nu, nākamais veids, kā monitorēt ar mērķis, kāpēc monitorēt sociālas medijas, ir klienta atbalsts, un daudz uzņēmumu jau izmanto to Twitter kā mediju, lai varētu komunicēt ar klientiem, atbildēt uz jautājumiem, un teiksim, Lattelkom, Seibanka, Air Baltica to visu aktīvi izmanto. Jauns biznesa iespējas, tas noteikti ir arī vērtīgi, lai saprastu, ko dara konkurenti, kādas ir arī, arī sekot līdzi konkurentu un klientu attiecībām, saprast, ja ir kaut kāda problēma tiek risināta, vai šī problēma nav gadījumā arī mums izdarīt, pārbaudīt, iztestēt to pirms viss ir sācies un saprast, vai mēs varam darīt labāk kā mūsu konkurenti. Jo tāpat arī klienti ieteikumi komentāri dažādi, un nozara ziņas turklāt arī bieži tiek publicētas dažādos kontos. Nu, te klienti ieteikumi Twitterī, te ir, kā piemērs, kur klients stāsta par jaunām, par TL2 un LMT. Te arī Korņevskis parādās, piemēram, kur es arī ieteicu, ka vajadzētu online kārtu Rīgā ar toaletēm, gan turistiem, gan iedzīvotājiem. Un Ušakov kungs pasaka, jā, ka labi ideja, uztaisīsim, paldies. Nu, te ir tas solis, ka es tagad gaidu, kad būs rīcība. Konkurentu novērtējums, lietotāji, mūsu klienti izsakās dažādos veidos, tur blogos, sociālos medijos, Facebookā, draugos. Nevienmēr mēs varam visu nomonitorēt, kā mēs runājam, bet tātad arī atvars Aniņš, kā es piežmiedzu Nordea banku, ir gari izklāstījis, piemēram, savu pieredzi. Un savukārt, protams, te viedoklis par BNS. Krīzes komunikācija, un ja mēs Twitteri, Facebook draugiem, vispār sociālas medijas kopumā varam izmantot, var neizmantot, tad Twitter komunikācijā, tas ir sociālajā mediju krīzes komunikācijā, gan spēja ļoti sāpīgi iekniept. Un kādēļ par to mazliet tālāk? Te ir piemērs ar pozitīvus un Turkebab krīzes komunikāciju, plašāks raksts manā Korņevskas LV blogā par šo ir rakstīts, bet te ir piemērs, ka Twitterī Turkebabs, kurš ikdienā ļoti aktīvs, kad sākās krīze, viņi tur klusēja ilgstoši. Un, protams, tad arī parādījās cilvēku jautājumi. Twitterī daudz Turkebab pieminēja, runāja, kāpēc Turkebabs klusē, kas notiek. Nu, un savukārt Turkebabs ilgi klusēja un atbildēja vairāk kā dienas nokavēšanos un nesāka ar atvainošanos, bet sāka informāciju par PVD un tam līdzīgi. Tātad, ja tu komunicē Twitterī, tad cilvēks sagaida, ka turpinās komunicēt. Un šajā gadījumā arī aģentūras masu mēdī vērsās, skatījās uz Turkebab Twitter kontu. Ja tur būtu kādas jaunas ziņas, tad būtu informācija, ko rakstīt ziņās iekšā. Jo Turkebab pašas īpašnieks sazināties nevarēja, tad visi sēdēja un gaidīja, kad nu būs kāda informācija parādīsies. Leta, citi masu mēdī izmanto Twitteri, sevišķi šos uzņēmumu kontus kā informācijas avotu. Un šajā gadījumā arī Turkebab gadījumā kāda sieviete, meitene, kas pirmā sāk šo Twitter plūsmu, arī kļuva par daudzu ziņu pieminēt un citēt par to, ka viņai pēc Turkebab pēšanas kļuva slikti un tam līdzīgi. Diemžēl Turkebabs no kļūdām nemācījās, un pēc tam, kad bija notikusi arī vasaras vidū bija traģēdija ar Vanšu tiltu, tad Turkebabs publicēja šādu attēlu, nekā Vanšu tiltā iekababot Turkebabā, tas bija augusts, tātad, ja, ka Nu, es domāju, ir jāmācās un jāspēj tomēr filtrēt, ko drīkst publicēt, ko nē, kādus elementus sociālos var izmantot un kas tomēr ir mazāk. Protams, ka daudz cilvēku rakstīja vienkārši, tātad pilnīgi negatīvi. Vēl viens gadījums ar pozitīvus un krīzes komunikāciju LMT, tā vietā, lai viņi publicētu informāciju izvērstā veidā, viņi nopublicētu uz A4 lapas divus paragrāfus aptuveni, kur viņi atvainojās pozitīvus lietotājiem par to, ka mums ir liels notikums un šais bijusi.
Jo šī informācija tiks publicēta pirmdienā, nemaldos, pēcpusdienā un piekdien vakarā, kā sākās pozitīvs, tā līdz pirmdienas šī pēcpusdienā LMT konts vienkārši klusēja, konstanti klusēja, nebild ne vārdu. Jo, protams, ka daudz cilvēku uzticību šam kontam zuda, jo tikai tad, kad man vajag jaunu LMT pieslēgumu vērsties pie Twitter kontu, viens nevēlas. Ja grib arī problēmu krīzes gadījumā saprast, kas notiek. Un, protams, ka lietotāji vēršās pat taisno pie uzņēmumu stiešākā veidā, kā tas ir Twitterī. Citu pieredzi. Mēdī monitorings ļoti nodara tam, lai saprastu, kas ir labi un kas ir slikti. Ja jums atnāk kāds konsultants un pasaka, mēs tagad rakstīsim sociālo mediju vadlīnijas, vai labi. Bet visbiežāk ir tā, ka to var saprast tikai ilgstošāk pastrādājot un apkopojot piemērus, kurā jūs izstāstat vairāk gan idejas, gan tādā sajūta līmenī izstāstat, ko drīkst darīt, ko nedrīkst darīt. Un ir jābūt kaut kādām robežām. Šajā gadījumā Dino-Zoo, protams, tas ir, ja spokiem LV vai krabjiem LV vai citādi portā publicēt šāds bildes, kur līdzās citām visam daudzām, šādi bildi ļoti iedarētos. Bet, Dino-Zoo, lai arī viņi raksta, ka labrīt, ceturtdienas rītā neliels manā humora piestiens, tomēr, nebūs īstā lieta, ko darīt. Te ir citu pieredzi arī saistībā ar Vanču tiltu un šoreiz ne Turkabā, bet Laimas saldumu. Un, kā viņi rakstīja, pirmais tvīts, ko viss sākās vislavīna, ka kāds jau atkal uzrāpies Vanču tiltu vantīs, eklērs gan vēl nav prasījis, bet, ja lūgs pēc šokolādes, varam palīdzēt. Un tā vietā, lai šo tvītu izdzēst ārā, ko viņi ir izdarīja, bet arī uzrakstīt atvainošanos, jo tas bija notika vienā brīdī tiešām to lēcienu, tad, protams, ka cilvēki uzreiz sāka teikt, ka, Laimas saldumu, ziniet, šis pavisam ir nesmuka, nav glīti. Un tā vietā, lai tiešām paust dziļu atvainošanos, sākās dažādas atbildes, tur, kā citai, Mārnis raksta, domājams, ka šī bija vēl stulbāka rīcība par iepriekšējo tvītu, un atbilde no Laimas savukārt stulbi būtu nolikt vai stulbi būtu nenolikt. Un šāda komunikācija turpinājās uz priekšu. Šo prezentācijas viss saraksts, kā es minēju, varēs lasīt vēlāk detalizētāk, bet vēlreiz tas ir piemērs, kā nevajag darīt. Un, diemžēl, sociāla medija, tas ir tāda vārtu uz pasauli, un bieži vien ne tikai jaunā informācija, bet arī iekšējā neatļautā informācija. Cilvēki nejūt vairs robežas, kur ir dažādas, tiek publicēts bildītas no pasākumiem, video, kur varbūt kolēģis nav bijis tajā skaidrākajā prātā, tiek publicēts, jo tas kolēģis taču neapvainosies tam līdzīgi, jo šajā gadījumā, protams, ja parādās kāds nodaļas vadītājs, parādās šādā skatā ārpus konteksta kādā video, protams, ka tas nebūs tas labākais. Es ceļš jau uzrakstu virsrakstā, ka tur tādu uzņēmumu vadītājs. Un tādēļ arī ir jāmonitorē, ir pirmkārt jāizrunājas cilvēkiem, ko drīkst darīt, ko nedrīkst, un jāmonitorē tas, ko lietotāji paši, ko jūs darbinieki liek informāciju iekšā. Un ir reizes, ka cilvēki nopublicē informāciju un liekas, bet tas jau tikai maniem draugiem tiek publicēts. Tas jau tikai YouTube'ā es uploadēju kaut kādu ieliku, kaut kādu video, bet tas jau tikai man. Bet viņi aizmirst tekstīt, atzīmēt, ka tas ir privāts vai ka nav publisks. Viņam liekas, es jau to video nedodu, neviens nezinās. Bet pēkšņi ir kāds mediju monitoringa rīks, kurš pēkšņi atrod un pasaka video, kur tu esi ielis, ko tu dari uzņēmuma virtuvē vai ko citu. Ja? Un te lielākā problēma, kā es minēju, nepaļaujas monitoringam, to nevar izķert tādas lietas, bet viņas izkļūst kaut kur ārā kādā brīdī, un tad ir ziepes. Un, piemēram, te Laura raksta, ja vakarā negaidītu inventarizācija, šorīt tādas mēslas Stokmanā sataisīt. Pēdējais darba rīts tur. Šajā gadījumā, protams, ja es būtu Stokman vadībās darbotos, protams, es monitorētu, kas notiek ar Stokman Latvijas Twitter vidē, un ar šo Lauru būtu pārunas noteikti, par to. Varbūt viņa darba beigsim vienkārši vienu dienu agrāk. Tātad sociāla mediju monitoringa iespējas, tās ir ļoti plašas, kolēģis arī stāstīja, un katram tas jāstāsta pēc iespējām, pēc vajadzībām, kādas viņas ir. Tas pats vienkāršākais variants izmantot sociāla mediju iebūvētos meklētājus kā Twitterī, tam līdzīgi, ka ir kaut kādas paziņojumi arī e-pastā, ka kāds jūs piemin, tad jūs varat saņemt un aplūkot. Papildus iespēja izmantot esošos resursus ir iedot darbiniekam, kā uzdevumu iedot monitorēt šos rīkus, un tad viņš skatās un iet cauri, jo, diemžēl,
Mēdī, sociāla mēdī, sarunu valodas, teiksim, ļoti kontekstuāli, ceļš latviešu valodas burvīgā daudzveidība. Šķiet, mēs Ainārs Lesers kā buldozers, ja, un, piemēram, nu, tur, ja pasaka buldozers, tad, nu, tā laikā, kad tas bija aktuāli, ja, tad šādu kontekstu neviena sistēma neizcies. Jūs varat monitorēt visus buldozers, ja, bet tāpēc ir bieži tā, ka jāstāsta cauri un jāpēt, kas notiek, un tur ir vajadzīgs darbinieks nereti. Tā ir pirmā iespēja saprast, kas tieši, ko gribās monitorēt, un pēc tam jau izmantot kaut kādas automātiskas sistēmas. Tā ir iespēja. Šīs semināra sākumā Google Analytics tika stāstīts un arī pieminēts sadaļa Social, kur parādās ienākušās saites no Twitter, un tā ir iespēja monitorēt, kur jūs varbūt tiekat pieminēts Twitterī, jūsu mājaslapu un tādā veidā izķert. Mediju monitoringa iespējas internetu monitoringu kopumā spēj piedāvāt Google, un šajā gadījumā jūs izvēlaties sadaļu pēdējās 24 stundas, kreisajā pusē un radīt no valsts Latviju, tad vismaz daļu kaut kādas ziņas jūs varat mēģināt izķert arī tādā veidā. Google, diemžēl, negarantē visu internetu vidas šo te indeksēšanu, sagrābšanu jaunākos datus, bet tas ļauj kaut kādu daļu vismaz ieskatām saprast, vai jums vispār kāds runā vai nē, vai pēdējā gada laikā vispār kāds Twitterī vai internetā kopumā kāds ir jūs pieminējis vai nē. Ja ir diskusijas, ir sarunas, tad to var darīt. Lūk, tātad pie monitoringa servisiem tad pieminētais webradar, kas ir Leta mediju monitoringa rīks, un tur iespēja monitorēt gan klasisko mediju monitoringu, gan arī internetu vidu un sociālo mediju monitoringu pasūtīt. Prodesk, kas ir savukārt Draugiem.lv uzņēmums vai produkts, gluži nemācīšu pateikt, bet tātad tas balstās vairāk sociālo mediju kontu apkalpošanu, ka ir iespēja palūgt, lai viņi apkalpo atbild uz cilvēku jautājumiem, monitorē to visu un sniedz atskaits. Zumi, diemžēl nepateikšu precīzāk, bet zinu, ka šāds produkts pirms kaut kā laika tika izveidots. Es nezinu, vai viņš ir, bet, ja vēlaties, varat Google meklēt. Google Alerts, tas ir bezmaksas rīks, kas arī līdzīgi, kā rāda iepriekšējā slaidā, ļauj no Google saņemt informāciju kaut kādu. Diemžēl tas nav nekas strukturēts, un viņš atsūtīt arī 5 gadus vecu ziņu pateikt, hei, vecīt, arī kaut kas baigas svaigs un jauns. Un kaut gan īstenībā tā nemaz nav. No Latvijas resursiem ir ieteikt izmantot, pamēģināt vēlreiz. Tātad pirmais ieskats sociālo mediju pasaulē ļoti labi noderēs. Čiv.lv, tātad Twitter, Latvijas Twitter lietotāji tur mēģināti savākt. Tad nav pilnīgi visu 40 000, bet ir mēģinājumi savākt šos Twitter lietotājus, ir iespēja meklēt, un tādēļ jūs varat apstīties arī vēlreiz, vai Latvijas Twitterī kāds par jums runā. Nekur.lv savukārt arī ir agregātors, kas savās no dažādiem avotiem ar RSS informāciju, un tur ir gan mājaslaps, gan blogi. Vēlreiz tā ir iespēja uzmeklēt, ierakstīt atslēgas vārdus, palūkoties vai gadījumā, cik daudz par jums runā. Kas ir būtiski, kad jūs uztaisījuši kaut kādu sociālo mediju kontu, sekojiet arī paši tam līdzi. Ja sevišķi lielos uzņēmumos var būt, ka šīs pieejas vairākiem cilvēkiem, un ja šīs pieejas kādā brīdī noklīst vai citas lietas tiek darīts, tad ir svarīgi pārbaudīt, vai viss ir kārtībā. Jo te ir piemērs Rīgas Satiksme.lv, ka viņi pēkšņi izrāda interesi par svaru zaudēšanu. Tātad, ja, tātad an amazing new weight loss product. Ja vātiski runājot, vai ne? Kas notiek? Un, protams, ka šādi gadījumi rodās tad, ja paroli kaut kur noklīst, tiek uzlausta, pārāk vienkārši paroli, arī tiek apstiprināti dažādi nezināmi servisi. Mums draugs atsūta kaut kādu baigi foršais servis, kā publicēt bildes Twitterī. Jā, davai liekam klāt, uzņēmumam arī iespraudīšu, pielikšu klāt tādu. Pieliekam, bet izrādās, tas ir kaut kas caurumains, tur var tik nejauki cilvēki var tik klāt un sāks pamot no jūsu kontu. Un, protams, ja tas notiek piekdienas vakarā un jūs tikai pirmdienā apskatāties šo kontu, tad pilna listi ir un pilns e-pasta cilvēkam, kas raksta, vecīt, pārbaudīt kontu, nomaina paroli. Tātad pa analīzi ļoti īsti centīšos iet cauri. Tā brīdī, ka mums ir informācijas lauks kaut kāds apgūts, mēs saprotam, ka mums ir informācija, tad nākamais solis saprast, ko no tā visa var dabūt ārā, jo ir dati, kas ir visapkārt Google, ir kā liela miskasta, un tie dati. Informācija, tas ir tas, kur jūs informācija investējošie dati ir, kur kaut kas, un zināšanas savukārt ir tas, ka jūs iegūstat analizējot informāciju, ka jūs saprotat, ok, man ir informācija, ko daram tālāk, kā es to varu izmantot savu mērķu sasniegšanai. Tas ir ļoti būtiski. Nepārlasīšu visu, tur redzēsiet prezentācijā vēlāk. Būtiskākais, nepārvērtējiet ietekmi. Nav tikai sociāla medija. Nav pasaulē, nav. Ir ļoti daudz iespējas. Bet ņemiet vērā, ka maģiskais vārds Google, tas būtu tas, kas jāņem vērā cevišķi. Jūs pavaraties savu mājaslapu statistikā, ja Google
šis te plūsma ļoti liela. Varbūt koncentrējieties uz Google, radiet labu saturu, rakstiet blogu par jūsu tēmu, un tā jūs varat piesaistīsiet daudz vairāk cilvēkus, kurus savukārt jūsu saturu publicēs Twitterī, Facebookā, un tā jūs ļoti organiski dabūsiet savu foršus apmeklētājus. Nevis centīsieties Twitterī laiku tur rakstīt, vai mēs esam baigi forši. Es teicu, ka esam baigi forši. Un tad zināšanas, kā šīs zināšanas izmantot un nododiet tās kolēģiem. Runājiet par tām. Ir reizes, kad Twitterī kaut kāds publicēts ieraksts par konkurentu, ļauj izveidot jaunu produktu, vai izveidot jaunu stratēģiju kaut kam jaunam. Sekojiet tam līdzi, jo ir bieži tā, ka ieteikumi dažādi var būt gan par jums, gan par konkurentiem. Vienkārši cilvēks metā kaut kāds idejas. Tā ir jūsu iespēja. Un pirmie soļi, ja jūs esat sapratuši, ka vēlaties iet sociālo mediju pasaulē, un tur ir auditorija, tu esat sapratuši, vai jūs vēlaties šo lietu pārunāt, piesaistīt kādu konsultantu. Un nākamais solis izveidot testa kontus, neveidojiet uzreiz twitter.com lietotāju vārds mans uzņēmums, ja? Un tad es mēģinu tur un kaut kas nesanāk, un visi cilvēki sāk sekot līdzi un saprot, ka jūs tikko iesācies. Uztaiciet kaut kādu, tur kādu kontu nosaukumu, vienkārši patestēt, saprotiet, kas ir Twitter, kāds darbojās, kas ir RT, kas ir DM, mēģiniet visu aptaustīt. Bet būtiskākais ir tas, pirms jūs dažādas kampaņas produktus laižat gaisā, pieregistrējiet Twitter kontus, Facebookus, visu pārējo, iesatiet kāju durvīs. Tāpat arī .lv adresēm arī ar domēniem, jo mana pieredze pirms pusotra gada, ka mans Rimī palaida Rimī karti un Twitterī atradu twitter.com/mans Rimī. Tur raksta, atbild cilvēkiem, kā tu minēji kolēģis, ja, ka cilvēks nezina, vai tur kaut kas ir pieejams vai nav. Lāsa Twitterī tur raksta, jā, jautājums, vai Bauskā ir melons pieejams tur un tur tādā veiklā. Jā, melons ir pieejams tādā cenā. Man nebija nekāda pamata necēt, ka tas nav mans Rimī. Jo par to es uzrakstīju savukārt rakstu blogā, uzrakstīju par mans Rimī kartēm. Tur bija cits jautājums par biznesa procesiem un tam līdzīgi. Bet pēc kāda laika, tas bija no rīta ap 10 uzrakstīju šo rakstu, publicēju un tikai pulkstens 4 man e-pastā atsūta informāciju Rimī pārstāv. Nē, mans Rimī konts nav mans Rimī konts. Pirmkārt, tātad, ko mēs mācāmies no tā, te ir vairākas lietas, ko mācīties. Pirmkārt, ja jūs laižat kampaņas, pirmais ir aizsist šādas visas lietas, jo pēc tam atgūt to ļoti grūti. Otrkārt, ja ir atļauta komentēšanas iespēja, publicējot uzreiz blogā, šajā gadījumā atsūtīt manu e-pastu, es varbūt pēc nedēļas būšu atpakaļ, un tā informācija aizplūst tālāk. Tā būtu nākamā kļūda. Uzreiz publicējiet, tiklīdz jums iespēja komentēt no savas puses, rakstiet komentārus klāt, jo cilvēki nāca un lasīja ļoti daudz to rakstu, jo pateicoties tam, ka blogs ir diezgan populārs, tur Google un tam līdzīgi. Man bija, tajā dienā, man rakstu izlasīja vairāk kā 1000 cilvēku, aptuveni 1400 cilvēku. Un ja pulkstens 11. es redzēju pēc statistikas, ka pirmais, kurš izlasīja rakstu pirms Rimī? Māksima, jā, protams. Lūk, un tādēļ, redziet, tādēļ būtiski atbildēt uz šādiem blogiem, jo viņi ir uz palikšanu, viņi dzīvo savu dzīvi. Twitters, tas ir viendienīši tādi ieraksti pa lielām plus mīnus, ja, bet blogi tie ir ļoti būtiski. Tādēļ, tiklīdz jums informācija ir ko teikt, uzreiz sakiet, ja komentāru iespēja, jo aizsūtīsiet e-pastu, es varbūt e-pastu izdzēstīšu un noignorēšu, un cilvēki domās, mans Rimī konts ir. Es biju godīgs, es publicēju informāciju, ka Rimī konts nav īstais. Lūk, ar to arī paldies. Informācija, kur Ņevskas LV, kā es minēju, sociāla mediju sadaļa var lasīt citu pieredzi. Izmēģināt pieminēto webbrauderu iesaka monitorings.lt.lv un webbrauderu.lv. Tur ļoti daudz informācijas tieši sociāla mediju aizrautajiem, kā mēs dēvējam, ļoti piemēri no dzīves un viss pārējais. Un, lai nebūtu tik nekrāsains slaids, es atstāšu kā pēdējo šo slaidu. Tātad, kas notiek internetā 60 sekundēs? Ļoti daudz lietas notiek. Un kāpēc to rādu? Tā brīdī, kad jūs iet sociālo mediju pasaulē ar savu ziņu, hei, man jauns produkts, hei, esmu baigi seksīgs, saprotiet, ka pasaulē ļoti daudz cits interesants lietas, ko darīt. Un tāpēc, ja jūs neprādīsiet tiešām, ar ko jūs esat īpaši, ar ko jūs esat seksīgi, tad, diemžēl, jūs paliksiet nepamanīt, jo ir kāda biznesa frāze no Skandināvijas, esi seksīgs vai pielāgojies. Un te ir tā lieta, kas ieņem vairāk pie kāds produktu. Vai tu esi seksīgs kā Apple produkts, ja, kurš tev viņš nav vajadzīgs, bet viņš ir tik seksīgs, ka viņš ir jāņem ciet, ja, no kāds puses pasauli tā domā. Un savukārt otrs ir tas, ka tu apmierini reāls klientu vajadzības. Un te ir jāsaprot, ko darīs
kur no šīm divām pusēm būs jūsu sociālās medijas. Un attiecīgi tam arī tas jums šo atbildi var palīdzēt atrast jautājumu sociālo mediju monitorings. Paldies! Jautājumi, lūdzu! Jā, tiešām liels paldies. Ir mums rokas, jā, tulītās. Kam bija roka? Jautājums ir tāds, blogā saturu nešēro, neplata tālāk, kaut gan, piemēram, Google Analytics statistika ir plus-mínus normāli, es nezinu, vidējais apmeklējums 4 minūtes, bounce rate tur 35%, bet saturs netiek šērots. Kur varētu būt tā vaina un kas būtu, piemēram, jādara? Paldies! Pirmais jautājums tāds, vai jūs mudināt savus apmeklētājus blogā to darīt? Vai ir izvietots pogas, kas ļauj ātri to izdarīt, notvītot tālāk un vienkārši ar vienu klišķu cilvēku slinki, man jāsāk kopēt saiti, jāsaīsina, varbūt tā vai kā savādāk. Ir, ja? Nu, redz, tad varbūt cilvēkiem vienkārši jāmudina, vai arī nav auditorija, kas uzskata to par tik vērtīgu saturu, tas būtu jāšēro. Tas jautājums apmeklētājiem, jums ir blogs kaut kāds, jūs varat apmeklētāju aptāju uztaisīt, paprasīt cilvēkiem, kas jūs vairāk interesētu un kam būtu jābūt, lai jūs šērotu šo informāciju tālāk. Tas ir tāds grūts jautājums, tas ir tas izaicinājums lielais, ka tāds nozīmē, ka šī vai nu cilvēki neprot to darīt, vai arī varbūt ir vērts pašiem nošērot šo te kaut kādā palūgt darbiniekiem, kolēģiem, publicēt informāciju un tālāk, lai cilvēkiem būtu vienkārši retvīt pogi jānospiež. Jo cilvēki ir slinki, jo mazāk kaut kas jāizdara, lai informācija nodot tālāk, jo varbūt labāk. Ja? Man bija viens. Ja? Ideāli, forši. Sakiet, kāds ir tas pieļaujamais reaģēšanas laiks uz tiem, piemēram, negatīvu kaut kādu jautājumu vai teikumu Twitterī un citos sociālās tīklos laikā, kad nav darba laiks, respektīvi tur 8, 9 un sestdienās, svētdienās. Tas nozīmē, ka vai ir jāmaksā vairāk cilvēkam vai arī aģentūrai, kas strādāt brīvdienās, kas nav vienmēr iespējams. Vai tas ir ok, ja piekdien, piemēram, 6 kāds uzdod jautājumu, pirmdien no rīta atbildēt? Tas ir jautājums par to, cik uzņēmums ir atvērts komunikācija. Teiksim, Latele.com, Tele2, LMT, cilvēki tiešām viņi tik entuziastiski ir, ka viņi tur arī naktīs tur postē iekšā vēl kaut ko. Jo cik līdz tu to sāc darīt, cilvēki saprot, ka viņi pieņem to kā normu. Un ja tu to sāc darīt, tad tas jāturpina. Tas kļūst bīstam. Ja lietotājiem pasaka, ka aprakstā norāda informāciju, kā var sazināties savādāk, teiksim, e-pasta aizsūtīt vai kas savādāk, klienta centram zvanīt, tad tas ir ok. Vienkārši katram skaidrs, ka Twitters nav diennakts servis. Tās nav 118 uzziņas. Ja, ir jābūt kaut kādai robežai, pēc kura, piedod, mēs vairs nestrādājam. Tāpēc ir 2 robežas. Vai nu tu atzīst, jā, mēs esam diennakts režīms, un visiem to sāk, un to nodrošina tiešām. Vai arī pasaka, piedod, mēs atbildēsim pirmdien no rīta, bet mēs neraksim atbildi, mēs vienkārši ir informācija publicēta Twitterī, un cilvēks man to rēķinās. Un skaidrs, ka mēs negaidām no visiem, ka, kad es tagad atbildēs, man tur aizmugurē katram uzņēmumam Twitter kontam stāv aģentūra un tur viss notiksies. Jābūt samierībai. Sveiki. Jautājums tāds, Twitters, sociālajie mēdī, tas ir tā kā tēt sadzināšanās. Tur kāds uzdod jautājumu, manā lapā es atbildu. Ja ir, teiksim, ziņu aģentūra Leta vai kāds cits tur mēdīs, tur portāls Delfī, teiksim, uzraksta rakstu par manīm. Protams, tur sākās arī raksta komentāri, kas 99% ir skaidrs kādi. Ja? Tad jautājums, vai uz viņiem vispār atbildēt un ko ar tiem darīt? Atbildēt, komentēt, attaisnoties. Šagadījumā uz katru komentāru neatbildēs. Un mans ieteikums šādos krīzes gadījumos ir rakstīt blogu vai izveidot uzņēmumu mājaslapā jaunumu sadaļu, kurā publicēt informāciju un tālāk jau lūgt nosīt šo informāciju vai ziņu aģentūrām vai pašiem portāliem, lai viņi papildina šo informāciju pašu ziņu ar jūsu viedokli. Jo tas ir veids, protams, jūs varat publicēt komentāros un kāds mēģināt atbildēt, bet tā ir sava veida nolaišanās uz viņu līmeni. Gribot, negribot. Jo arī tas, ka
tie komentāri ies uz priekšu, un pēc katra 10. komentāra būtu jāieliek atkārtot šī ziņa, jo cilvēki nelasa visus komentārus, viņi lasa pēdējos komentārus. Vēl papildus jautājums, ja tur arī pašā rakstā jau ir aplamības, teiksim, nu, līdz absurdam smieklīgas patiesībā. To visu jūs uzrakstāt atsevišķā rakstā un lūdzat, lai gan raksta autors šo informāciju publicē, norāda, vai nu citē jūs, vai norāda kaut kādu saitu uz jūsu viedokli. Un tai viedoklī jūs savukārt atspēkojat tos argumentus, kas publicēti ir rakstā. Man ir pašam tāds jautājums. Tur iepriekš bija visādi interesanti piemēri par gan negatīvu, gan pozitīvu, un kur pēc tam tā ziņa ir izgājusi cauri. Izgājusi pēc tam tālāk jautājums, vai cik daudz ir tās ziņas ir mākslīgas, teiksim, no aģentūras puses veidots? Nu, piemēram, meteorīts. Tas vairāk meteorītu gadījums laikam bija tiešām kā piemērs, kur izmanto iespēju paspēlēties ar mēdījiem, jo ka tu nevari pārbaudīt, tā informācija izplatās tik ātri, jo ja kaut kas noticis, un, teiksim, Twitters uzprākst, ieliek video, kaut kādu šo vairāk video, un pasaulē ir dažādi piemēri. Protams, ka tā ir šī mediju koncentrētā realitāte, teiksim, ka ja kaut kas notiek Amerikā un televīzijā parāda skaidrs, tiešām tas Amerikā tā arī notikās, jo mēs medijiem ticam. Un ar sociālajiem medijiem jābūt līdzīgi, jābūt gana kritiskiem, un piemērs ir iPhone akcijas daudzās, vai ir dzīvokļi, retvīto un laimēs dzīvokli, ja, kad cilvēki arī pavalkās un dažu dienu laikā savāk 1000 sekotājus un tiešām cienījami cilvēku retvīto ar cerību, ka laimēs tagad iPhone. Ja? Tas ir attiecās uz pilnīgi visu informāciju. Gan mēdījos, gan sociālos mēdījos. Visur cilvēkiem jābūt kritiskiem, jāizvērtē, vai tiešām tas tā ir. Jo pēdējos gadījums bija arī, kur cilvēku retvīto vienā laidā, tas bija, ka bija 20 suņi, kas paredzēti nošaušanai, iemidzināšanai, pēc, ka nevar saimnieks atrast, vispār gudra apstākļi un tam līdzīgi. Cilvēki pilnīgi neievāc informāciju, kur tas notiek, kas vienkārši retvīto ieteikt draugiem, mēs taču esam tik emocionāli, mums gribās palīdzēt cilvēkiem, bet tad mēs kļūstam jau nevēlējamies tā, ka mēs neesam kritiski. Un tad izplatās informācija, un tad ir pusi pa Latvijas, domā, ka Latvijā ir 20 suņi, kuriem draudz iemidzināšana, bet īstenībā tas ir fakts, ir Krievijā bijis pirms vairākiem mēnešiem, tas viss nav patiesība īstenībā, un vēl kaut ko. Tātad meteorīts līdzīgi, kad cilvēki pavalkās, protams, ka tur ir sākās, protams, bija cilvēki, kas skatījās tā zāle, nav īsti apdegusi, teiksim, ka būtu meteorīts, ja, ka nokrits būtu tā zāle, būtu savādāk apdegusi, viscaur apdegusi, ja tur bija tāda smuka, kā redzēt, kā lāps nogriezts un tāda zālīta pat zaļa pie meteorīta krātera apmalēm, ja. Protams, ka cilvēki ieskatās un rūpīgāk sāk filtrēt šo saturu. Citi jau, viss CNN tās vadīs, mums būs liela publicitāte, mēs esam vispār, tāds notikums, vai ne? Cilvēki ir dažādi. Uz to meteorītu kampaņas arī rīkot arī pavilkās. Pavilku visu šo auditoriju, to bazu uztaisīja, ka nevienmēr cilvēki spriež kā vajag. Labi, super. Liels paldies vēlreiz.